Mēs būsim televīzijas studijā, būs viens intervijas vadītājs un viens intervējamais. Tātad mums vajadzētu atkal profesiju, kaut kādu tādu interesantu profesiju, krāsainu tādu. Sapieris. Sapieris, ideāli. Tā ir ļoti krāsaina. Un vajadzētu kaut kādu sasniegumu, ko šis sapieris ir sasniedzis. Vēl varbūt viņš kaut ko ir tādu. Grāts Izdzīvojis vairākas reizes. Vairākas reizes. Vienu roku vēl ir. Visi pirksti. Labi, bet viņš varbūt ir kaut ko izgudrojis. Nu tādu, kaut ko izgudrojis. Nu, piemēram, spriedzekļu bārdas griešanai. Spriedzekļu bārdas griešanai. Ļoti labi. Tātad, kurš būs... Kas mums ir? Mums ir sapieris, kurš ir izgudrojis spriedzekļu bārdas skūšanai. Nu, tas ir... Jā, tā. Klausoties tu? Nu jā, un tā interesantā lieta ir tāda, ka šai televīzijas studijā ir speciāli aprīkojums un ir surdo tulkojums. Tātad es rādīšu surdo tulkojumu visām dialogam, ko risinās studijas personāži. Nu tad... Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Man ir liels prieks atkal būt kopā ar jums, kaut arī virtuāli, bet atkal esam kopā. Šovakar mums ir ciemiņš, ļoti rets ciemiņš, ko bieži nesastapt, ja? Bet, ja jums šis cilvēks ir jāsastopt, tas nozīmē, ka jūs esat lielās problēmās. Mums ciemos ir Arvis Sapieris, kurš ir izgudrojis jaunu lietu. Bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Arvi, sakiet, kā jūs kļuvāt par sapieri? Redziet, par sapieri es kļuvu jau bērnībā. Man brālis, jā? Jūs bijāt tāds maziņš sapierītis. Maziņš knēvels. Un es uzgāju šķūnī, brāļa spridzekli. Jā. No olām. Gatavots no olām, no vistas olām. Cik es atceros arī no jūsu tā dzīves apraksta, jūs arī dzīvojāt vistu fermā, ja? Jūs vecāki. Man mamma bija slaucēja. Vistu fermā. Tās viņa bija nozadzis. No cita ciema. Jā. Un aizvilcis uz savu vistu fermu. Un tēvs tirgojās ar olām. Jā. Nu, un kad jau jūs bijāt kļuvis par... jau esot sapieris, kas ir bijis tāds bīstamākais uzdevums, ko jūs esat veicis? Tāds. Bija izsaukums vienu dienu. Ei! Un mums bija jālien. Jālien pa virvi. Jūs izsauca uz cirku? Ei! Cirka! Augšā, pašā spicē. Klauns bija uzlicis spridzekli. Aha. Un mēs līdām pa virvi. Jā. Tagad strauji pāriesim uz sadaļu par to skūšanās pasauli, ja? Jūs izgudrojat pilnīgi jaunu veidu, kā atbrīvot sevi no bārdas. Jā. Es cik var lasīt uz produktu nosaukumu, tas ir atbārdotājs. Tieši tā. 2011. Ja? Varbūt pastāstiet, kā tas darbojās. Bija problēma.
Man no jaunības gadiem aug bārdi. Un tāpat kā manam tēvam, es to nevaru noskūt. Nu, stingri rugāja. Cieti rugāja. Cieti. Tas, ko jā... Cieti. Tas, ko sauc par tērauda bārda, ja tā? Tērauda bārda. Jā. Cietā bārda. Cietā, jā. Bet tad patiesībā kā sapierim var palīdzēt cietā bārda. Jā, bija negadījums. Jā. Mašīnā bija spridzeklis, Jā. līdu klāts, kā jau sapieris, un sprāga. Izdzīvoju, bet bārda nav. Jā. Pirmo reizi mūžā bārda nav. Un tad es saprotu, ka tas arī tā ideja, ka jūs ieliekat mašīnā spridzekli, Jā. pieliekat cilvēku ar bārdu klāt. Jā. Vai tas nav bīstami, vai nevar gadīties tā, ka nav ne tikai bārda, bet arī, ka pats nesātājs ir prom? Esmu testējis uz sevis. Man darbojās. Internetā nopirka vienu uz Ameriku, aizsūtīju. Jā, nu, paldies jau par šo burvīgo stāstu. Jau pēc 5 minūtēm mēs turpināsim. Mums būs ķenguru mednieki un arī dažādi citi.